Tradicionālās māja Latgales partijas tikšanās ar daugavpliešiem turpinās, un pagājušajā nedēļas nogalē ar savām problēmām ar mēru ar šī politiskā spēka līderi Jāni Laišplēsi un viņa komandu dalījās Rugeļu un Jaunpūves mikrorajona iedzīvotāji. Saruna bija atklāta un tāpēc reizēm emocionāla. Cilvēki stāstīja, kas viņus tik tiešām uztrauc. Piemēram, tirgus darbinieki, kas atrodas netālu no ģimenes centras, sūdzējās par pārdevējiem, kuri viņu prāt valkas ielā pārdot nelikumīgas preces tieši no mašīnas, un atšķirībā no viņiem tie nemaksā ne īres maksu, ne arī nodokli. Ieinteresēja iedzīvotājs arī nodarbinātības jautājumu un attīstības perspektīvas pilsētas uzņēmumiem. Tika runāts arī par daugavpliešu karti ieviešanu. Šo Latgales partijas ideju iedzīvotāji atbalsta, bet viņi uzskata, ka dalīt to visiem nevajadzētu. Tā melnajā sarakstā daugavplieši jau ierakstīja tos, kuri lieto alkoholu, apzināti nestrādā, kā arī tos, kuri nesaudzē pilsētas īpašumu. Tikšanās laikā ar Latgales partijas pārstāvjiem pilsētieki izmantoja iespēju parunāt pašvaldības deputātu Vladislavu Bojarunu, kā arī Dedzekasilu vadītāju Jevgeniju Oļinovu. Dedzekasilu vadītājs apliecināja mums, ka šonedēļ visas fiksētās sūdzības un komentāri tiks pārbaudīti un izlaboti. Kopumā cilvēki neslēp faktu, ka arī šī sasaukuma domes darbu, kuru vada Latgales partijas priekšsēdētājs Jānis Laišplēsis, viņi ir apmierināti. Ar šo pašvaldību esmu apmierināta. Esmu apmierināta. Priekš veca cilvēka viss ir labi. Braucu bez maksas, naudu maksā. Priekš manis viss ir labi, mani viss apmierina. Ar domas dalību, piemēram, privātmāju pieslēgšanā pie centrālās kanalizācijas, ir ļoti liels darbs, un tas uzlabo cilvēku labklājību, un jo īpaši to izjūt invalīdi. Nākamajā svētdienā, 29. maijā, 11. ar Latgales partijas pārstāvjiem tiksies Jaunforštates iedzīvotāji.